Esiet sveicināti sarunu festivālā Lampa, diskusijās starp mākslu un didaktiku, kāda kultūras pieredze jauniešiem nepieciešama un kas jādara, lai jaunietis to saprastu. Es nolasīšu arī ievadvārdus, kuri bija publicēti arī mājaslapā un reklāmas materiālos. Lai jaunieši pilnvērtīgi izprastu pasauli, ir būtiski nodrošināt viņiem piekļuvi dažādām mākslas formām. Laikmetīgās kultūras pieredze, kas ietver ne tikai teātra izrāžu, mākslas izstāžu, mūzikas koncertu un literatūras pasākumu apmeklējumu, bet arī līdzdalīgas norises, palīdz jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu, empātiju un radošumu. Taču nereti saskaršanās ar iepriekš nepazīstamo un nezināmo raisa neizpratni, kā uz to reaģēt pieaugušajiem, skolotājiem un kultūras darbiniekiem. Diskusijā šodien piedalīsies Armands Siliņš-Bergmanis, operas dziedātājs un alternatīvā kameru mūzikas festivāla Sansusī mākslinieciskais vadītājs. Dien. Diemžēl slimības dēļ Māra Žeikare no Laikmetīgā Latvijas mākslas centra netika, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka strauji varēja ielikt diskusijā tikpat vērtīgs sarunu biedrs Līga Stibe no ISSP. Līga Stibe ir ISSP skolas izglītības programmu kuratore. Tā diskusijā mums piedalīsies Kristīne Kornijanova, Ventspils 4. vidusskolas sociālo zinātņu skolotāja un aktīva kultūra izglītības programmas Latvijas skolas summas patērētāja. Un Kristaps Broks, Edvarda Veidenbauma muzeja Kalāči jauniešu grupas dalībnieks, Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu projekta Vairāk gaismas dalībnieks un kultūras notikuma Veidenfests organizators. Diskusiju vadīšu es, Alma Kušķe, es esmu skatuves mākslas producente un valdes locekle Latvijas laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijā Laka Nova, kas kopā ar kultūra izglītības programmu Latvijas skolas soma rīko šo diskusiju. Pirms mēs ķersimies pie didaktikas vai nedidaktikas, man jums ir viens jautājums, bet pirms tam vēl neliela atzīme. Kad es sūtīju jums tēmas, par ko mēs runāsim, es nebiju ievietojusi tēmās divus, manuprāt, būtiskus atslēgas vārdus, pie kuriem es aicinātu jūs pievērsties, kad mēs sarunājamies. Proti, man gribētos, lai mēs šodien vairāk runājam tieši par laikmetīgas profesionālas mākslas. Tātad laikmetīgas un profesionāls bija tie vārdi, kas man bija izsprukuši ārā no tēmu aprakstiem. Jā, un tas mans pirmais jautājums ir par pieejamību un patēriņu. Proti, pirmais teikums no ievadvārdiem ir, lai jaunieši pilnvērtīgi izprastu pasauli, ir būtiski nodrošināt viņiem piekļuvi dažādām mākslas formām. Nesen ir kļuvis pieejams jaunākais Latvijas kultūras akadēmijas pētījums par kultūras patēriņu un līdzdalību 2024. gadā. Un tur ir ļoti daudz interesantu faktu vai pētījumu rezultātu, bet viens no tiem, kas mani ļoti uzrunāja, bija kultūras patēriņa pieaugums tieši reģionālajos centros un kultūras centros un pašvaldību rīkotajos pasākumos. Tiesa gan dēļ tā, ka īsti līdz galam pētījumā nevarēja noteikt, tad nav īsti skaidrs, vai tie ir tieši profesionāli vai amatieru mākslas vai izklaides pasākumi, taču pieņēmums tika izteikts, ka tie ir vairāk izklaides un amatieru mākslas pasākumi. Un otra tāda detaļa, kas man iekrita prātā, bija, ka kopš pandēmijas laika mobilitāte kultūras patēriņā ir atgriezusies. Proti, tieši patērētājs vairāk dodas uz pasākumiem ārpus savas dzīves vietas, bet kas būtiski nav īpaši audzis valsts pilsētu. Mobilitāte uz valsts pilsētām, kurās pārsvarā ir profesionālas kultūras iestādes. Pēc šī mana ievada es gribēju jautāt jums, kā jūs raksturotu šī brīža laikmetīgās profesionālās mākslas, kultūras pieejamību un patēriņa iespējas jauniešu auditorijai Latvijā? Un, Kristap, varbūt mēs varam sākt ar mūsu jauniešu pārstāvi. Jā, man ir laikam paveicies, ka ikdienu pavadu divās tādās ļoti aktīvās vietās Rīgā un Cēsīs, un es
pavisam noteikti nevar sūdzēties par to, ka nav ko darīt, nav kur iet, jo, ja grib, visu var atrast, un tiešām arī ir ļoti svarīgi, ar ko tu kontaktējies un kādā sabiedrībā tu atgrozies, jo katru otro vakaru ir piedāvājums kaut kur aiziet, kaut ko iepazīt, apskatīt. Tā kā šobrīd piedāvājums tiešām ir liels un ir pat grūti izvēlēties dažreiz, ko iet. Es esmu no Ventspils, un man noteikti tas skats nav tik pozitīvs. Jūsu pusē man liekas, ka drusciņi tā kā ir ļoti vienveidīgs kultūras pasākumu piedāvājums, un man ir sava izpratne par to, kas tā kā jauniešiem vairāk derētu. Tad man liekas, ka no tāda aspekta tad pavisam maz ir piedāvājumi Ventspilī. Tad, ja mēs runājam par kaut kādām ostas bildītēm, tā mums ir regulāri, ostas fotogrāfijas mums ir regulāri, un tad, kad mums vajag teātri, tad tomēr, man jāsaka, ja tās ir 3+ stundas un vēl vairāk, tad man liekas, tas tāds nav jauniešiem draudzīgs formāts. Tā kā visos aspektos ir diezgan grūti noteikti atrast tādu labu piedāvājumu, ja mēs tieši runājam par jauniešiem. Paldies. Man arī visu laiku jāceļ šādi, lai pēc tam. Jā. Es esmu arī no Rīgas, un Rīgā arī atrodas izglītības iestāde, ko es pārstāvu, ISSP skola, un mums arī ir galerija, kur tiek organizēti laikmatīgās fotogrāfijas, dažādas laikmatīgo fotogrāfijas saistītas profesionālas aktivitātes. Un par Rīgu man jāpiekrīt, ka, manuprāt, piedāvājums ir diezgan plašs un ir piedāvājums arī jauniešiem. Tas ir gan radošās darbnīcas, gan mākslas klubs, gan skolas, un ir diezgan plašs piedāvājums arī bez maksas. Runājot par piedāvājumu citās pilsētās, tur no ISSP puses var teikt, ka mēs ļoti priecājamies par Latvijas skolas summu, protams, kas dod šo iespēju aizvest nodarbības un dažādas radošas aktivitātes arī kaut kur tālāk uz reģioniem. Jā, manuprāt, kultūras organizatoriem jaunieši vēl aizvien ir pati grūtākā publika, kam kaut ko radīt. Un es kā, teiksim tā, no producentu puses skatoties, vēl aizvien, teiksim, mēs rīkojot festivālu, mums ir skaidra programma bērniem, ir noteikti sadalījumi tur pa vecuma grupām, bet tiklīdz ir runa par jauniešiem, tā ir uzreiz jautājumi, kur dabūt un ko atvest. Viennozīmīgi tā situācija vēl aizvien, es domāju, ir sarežģīta, pat ja lielpilsētās vai lielākās pilsētās ir paši jaunieši atzīst, ka viņiem ir ko apmeklēt, tad viennozīmīgi, jo tālāk no pilsētas, jo mazāks šādas iespējas. Un ņemot par piemēru kaut vai arī to mazo pilsētiņu, kurā Sanssouci ārpus Rīgas atrodas Aknīstē, tur ir arī redzams, ka paši jaunieši kaut vai ne tikai par kultūras piedāvājumu runājot, bet īstenībā pat vispār par lietām, ko darīt. Aknīstē pēc kaut kāda noteikta vecuma sasniegšanas, ir skaidrs, ka līdz kaut kādiem 10 gadiem 12 vienmēr ir tā kā nodrošināts viss. Un tad ir pienāk kaut kāds vecums, kad viņi jūtās tā kā mazliet ārpus laivas, teiksim tā. Paldies. Jā, es īstenībā gribētu turpināt ar Armandu tavu iesākto tēmu par to, ko rādīt jauniešiem vai piedāvāt. Un es gribu jautāt, vai jums šķiet, vai mākslas jaunradzes procesam, kas mērķēts jauniešiem, jābūt citādam kā jaunradzes procesam, kas mērķēts pieaugušo auditorijai? Mums gribētos domāt, ka nē. Bet ir skaidrs, ka viņu uztvere ir citādāka un noteikti ir jābūt pielāgotam.
kā citiem? Jā, protams, ir mūsu tā uzmanība un uztveršanas informācijas daudzums, manuprāt, šobrīd ir diezgan mazāks. Un, tā informācija, manuprāt, ir jāpasniedz konkrētāk, īsāk, jo, piemēram, ejot pa muzejiem vai kaut kur tādos garos tekstu laukus, vairs reti kas lasa. Bet jāatcerās arī, ka mēs daudz ko arī saprotam un ir bijuši. Ir bijušas gadījumi, ka to informāciju jauniešiem pasniedz tā ļoti primitīvi un ka mums nekas neinteresē vai, ka mēs arī esam jau attīstīti, mēs saprotam un vienkārši to visu var būt kodolīgāk un kaut kā piltāk. Jā, es jau tā kā ierunājos par to par laiku noteikti. Man arī gribētos teikt, ar jauniešiem nav nekāda problēmas. Viņi noteikti var arī labu izrādi noskatīties 3,5 stundas, bet ja mēs runājam par tādu lielāku jauniešu auditoriju un ja mēs gribam arvien vairāk iesaistīt jaunieši, tad ir jārēķinās ar to, ka iespējams tas teātris nav tas viņu ikdienas patēriņā. Un, ja mēs runājam par tādiem, kurus ievilkt lēnā garā parādīt, tad par tiem ir jādomā ļoti uzmanīgi. Un, tā kā es strādāju skolā, tad katru reizi vedot uz kultūras pasākumiem, es izjūtu milzīgu atbildību, jo es saprotu, ka iespējams, kad jaunietim tā būs pirmā un pēdējā reize, kad viņš pateiks, uz tādiem pasākumiem es vairāk nevēlos iet. Tā kā noteikti, tad, kad mēs runājam par, tad, kad jau ir āķis lūpā, tad jaunietis var pat pilnīgi visu saņemt. Bet tad, kad mēs runājam par jauniešiem, kurus vairāk piesaistīt un ielikt iekšā tajā kultūrā, tur ļoti jādomā. Jā, man jāpiekrīt par to āķi lūpā. Tā un svarīgākais ir nonākt līdz tam momentam, tā, lai tas āķis tur ir. Jo jaunietī, es no pieredzes, ko esmu novērojusi, izraisīt to interesi vai tas prasa kaut kādu piepūli, jo jaunietis ir ļoti atklāts un tiešs, un viņš neizliekās, un ja viņam liekas, ka ir garlaicīgi, viņš saka, ka tas viss ir garlaicīgi, un es šito negribu. Tāpēc, jā, tas pirmais un tā ieinteresētības radīšana un tā āķa ielikšana lūpā, tas ir tas pirmais lielais svarīgais solis, un tad var sākt to foršo sadarbību, jo man liekas, ka tur arī auditorijā ar jauniešiem, ko es esmu novērojis ļoti būtiski, tieši tas tā norises vai aktivitātes veidošana tieši caur sadarbību arī jaunietiem dodot balsi. Jā, un es arī gribēju piebilst par to, ka tiešām tas ir ļoti svarīgi kā skolotājiem vest un rādīt, kas notiek, jo mums skolā arī bija vizuālās mākslas skolotāji, kas mums pirms katras nodarbības uzdeva jautājumu, kas noticis jaunu, viņi uztaisīja testiņā, atbildes jautājumiem, un tas arī ļoti ievilka tajā uzzināt, kas notiek, un tajā brīdī, kad tu uzzini, tev rodas kaut kāda interese, tā kā pilnībā piekrīt, kad tas arī ir ļoti svarīgi. Man ir tāds papildus jautājums. Es pieļauju, ka vismaz daļa no diskusijas dalībniekiem strādā arī ar bērniem. Kā jūs novērojat to atšķirību starp bērniem? Runāsim līdz 12, jā, un tad no 12 plus būs jaunieši. Vai tu minēji, Līga, ka jaunieši ir tieši? Bet manā saskarsmē sanācis ar auditorijām, ka bērni ir tieši, bet jaunieši viņos jau ieslēdzās tā sapratne, ka tā kā ir kaut kādas pozīcijas, sociālās pozīcijas, kaut kā tas, un kā jūs, kas man, piemēram, pēc Armanda teiktā, es arī varētu piekrist, tas ir viens no iemesliem, kāpēc šī auditorija ir ļoti sarežģīta, vismaz manā pieredzē, jo, lai aizkļūtu līdz tam, ko viņi patiešām domā, tas ir principā, nav atbildes, kā to izdarīt. Vai jums ir skolotājai, kas strādā ikdienā, pārējiem, vai jums ir tie veidi, kā jūs tie soļi, ko jūs varētu šobrīd jau tā skaidri teikt, jā, šis ir kaut kas tāds, kas strādā, piemēram, līdzdalība vai, es nezinu, saruna, kas ir tādas tiem skaidrie soļi, kurus jūs varbūt varētu nosaukt, vai tādi ir?
Nu, redz, man vairāk sanāca darboties ar jauniešiem Eiropas kontekstā līdz 30 gadu vecumam. Restīvi dažādās Eiropas solidaritātes korpusa programmās, kā brīvprātīgiem brauc. Bet, jā, nu, tas, ko es gribu teikt, vienkārši ir, ko es novērojis, kad viņi atbrauc uz, nu, tā kā uz Sanssouci brīvprātīgot, nu, viņi jau arī ir viena no grupām, kas pirmoreiz sastopās ar klasisko mūziku vai laikmatīgo mākslu vai tam līdzīgi. Un dažkārt pat ir kaut kāds, saprot, kad ir noticis kaut kāds pārpratums, kāpēc viņš ir nonācis tur. Bet bieži vien īstenībā tad, kad viņiem dod iespēju pašiem analizēt, tas ir viens no veidiem, kā viņi sāk arī nu, tā kā pieņemt to kultūras produktu, teiksim. Ja. Jo viņi nu, tā kā ir jūtās tajā brīdī, ka viņiem ir iedota balss. Man liekas, tas ir viens no veidiem, kā sākt ar viņiem runāt. Jā, šajā jautājumā es ļoti piekrītu Armandam. Es pirms tam arī pieminēju to balss došanu. Tas ir būtiski, ka viņi piedalās tādās norises vai aktivitātes izveidē. Ja bērns atnākot, viņš nāk ar to savu dabisko rotaļīgumu, un viņam piedāvā kaut ko, visbiežāk viņš būs atvērts to darīt un mēģināt un ļauties. Savukārt, sarunājot ar jauniešu auditoriju, viņiem, ko es esmu novērojis, ka viņiem patīk kopīgi izveidot to struktūru un tā kā saturu, izvēlēties tēmas un tad doties tenī iekšā. Kristīna, jums nav? Jums kā ikdienā strādājošai? Jā, nu, manuprāt, visiedarbīgākais ir sarunāt. Ko mēs esam piedzīvojuši, ir ļaut katram pateikt, ko viņš par to domā. Jo nu, runājot par tiešumu, jā, jaunietis varbūt uzreiz nepasaka, bet iekšēji viņam ir ļoti stingrs un bieži vien kategorisks vērtējums. Un, ja viņš, piemēram, negrib runāt uzreiz, kad notiek šī noris, tad, piemēram, atgriežoties un apsēžoties kaut vai aplī, viņi ir gatavi pateikt, piemēram, man nepatīk, man likās garlaicīgi, un tad ir svarīgi, manuprāt, tas, kas skolās ļoti, ļoti bieži pietrūkst, ir tad, kad mēs pārunājam. Un tas vienmēr, protams, ir saistīts ar laiku, tad ir pagājusi nedēļa dienas, bet ja ir iespēja apsēsties, un to es esmu novērusi vienmēr, tad, kad mēs sasēžamies un katrs viens pasaka, man nepatīk, otrs pasaka, man kaut kā viena niansīte patīk. Un tad arī tas, kas pateicis nepatīk, viņš pilnīgi no tā sēž, jā, es tā nemaz nebiju padomāt. Un līdz ar to, kad tā pārunāšana, jebkurā norisē, ir zelta vērts, nu, kas noteikti noenkuros to jaunieti pie kaut kādiem kultūras pasākumiem. Nu, tad atkārtošos pa lielam, veidojot festivālu Veidenfest, mēs esam komandā no 12 līdz 30 gadiem cilvēki, un jā, tur jauniem cilvēkiem ir ļoti daudz idejas, un tiešām daudz plašas un bieži vien neiespējamas, bet viņiem ļoti patīk, ka viņus uzklausa. Pasaka, jā, mēs pieņemam, mēs padomāsim. Bija ļoti laba ideja, un tajā brīdī viņi arī jūtās novērtēti, un, manuprāt, arī uzreiz iedegās par to visu. Jā, mēs pie līdzdalības jautājuma vēl, es ceru, atgriezīsimies, bet mans nākamais jautājums ir saistīts ar nosaukumu diskusijas. Vai jūsuprāt, māksla drīkst būt didaktiska? Un, ja vai tai vajadzētu būt, vai tā drīkstētu kādos gadījumos būt? Vai tai jābūt? Nav jābūt. Īsa atbilde.
Jebkurā gadījumā, jā, man liekas, ka jo mazāk didaktiski, jo viņi vairāk rosina domāšanu. Man liekas, ka jaunietim vispār, ja kaut kas saistās ar didaktiskumu, tad viņam ir atgrūšanās un drīzāk tā būs pretreakcija nekā palīdzēt uzsūkt informāciju. Jā, es arī aprunājoties ar kolēģiem no Veidenfesta. Visi kā viens teica, ka mākslā ir jābūt un jāmāca domāt, bet jārosina domāšana un jāpalīdz kaut kādā veidā sevi iepazīt, bet varbūt tā mācīšana bieži vien atbaida. Protams, ir lietas vai māksla, kura ir vērtīgi iemācīties, tāpat vēstures fakti par mākslu vai ko tādu, bet globāli tā ir tāda prāta brīvība un radošana. Es atbildēšu jā. Mākslai ir jābūt didaktiskai, un jautājums, kā mēs uztveram vārdu didaktika, jo man liekas, didaktika tas ir stāsts par kaut kādām vērtībām un stāsts par kaut kādu vēstījumu nodošanu, un no tāda aspekta man liekas, ka mākslai jābūt kaut kādam vērtījumam, kuru noskatoties, es no tā varu kaut ko gūt un kaut ko mācīties. Kā cilvēks, kā personība, bet tai didaktikai ir jābūt ļoti dziļi noslēptai. Tā, lai viņa nav tāda ar pirkstu pamācoša kaut kā, ka turpmāk tev jādara tā, bet mākslā ir jābūt tādai, kad es noskatos un ne tikai jauniešiem. Es arī gribu mācīties uz katru kultūras pasākumu, kad es aizēju. Es gribu kaut ko gūt priekš sevis, priekš savas sapratnes, viedokļa, redzeslauka, visa. Tādā, es tā uz to skatos, un līdz ar to man liekas, ka jābūt ir didaktiskai. Jā, es tagad mazliet apjuku, es piekrītu visam izskanējušam, jā. Jā, droši vien man jāpiekrīt pēdējiem viedoklim kaut kādā mērā par to, ka kaut kāda didaktika ir ok, bet, protams, forši, ka tas mākslas process ir iesaistošs un rosinošs, un ka tas ir piedzīvojums, kas tiešām liek domāt, un varbūt drīzāk kā tāds palaidāja mehānisms, kas ļauj pašam aizdomāties un saprast un nonākt pie tās didaktikas. Jā, secīgi arī nāk tas nākamais mans jautājums, māksla, pats notikums, bet pēc tam, vai ir nepieciešams skaidrot mākslu? Jūs arī pieminējāt savās atbildēs pirms tam jau, ka jaunietim ir vajadzīga šī līdzdalība, šī balss došana. Kā skaidrot jauniešiem mākslu, vai arī tajā brīdī, kad tas jau ir ārpus mākslas darba, vai tad šī didaktika drīkst parādīties vairāk, vai tieši ir jābūt uzmanīgam, kā jūs veidot šo telpu? Kristīne, es lasīju interviju Latvijas Skolsomas portālā ar jums, kur jūs vairākas reizes atsaucaties uz šīm sarunām, un arī šodien jūs pieminējāt vairākas reizes šīs sarunas. Mans jautājums jums ir, kā jūs praktizēt un kāda ir tā recepte jums, kāda ir izaicinošas tēmas skartas arī sabiedrībā, diskutablas tēmas, kas izraisa ļoti lielu rezonanci pieaugušo auditorijā, droši vien arī jauniešu auditorijā. Kā jūs risināt šos jautājumus? Vai tajā brīdī arī jūs atbildat par didaktiku, ka jā, viņai jābūt, vai arī tad viņai ir jābūt slēptai, vai viņa var būt tiešāka, vai tas vispār nav jautājums par to, tā ir tikai saruna? Noteikti tā ir tikai saruna. Tajā brīdī, kad ir ļoti labi skaidrot, bet skaidrot no tāda aspekta, kā es sapratu un kā tu saprati. Un ar jauniešiem bieži vien pēc pasākumiem, tā skaitā, es arī, piemēram, skolā vadu filmu vakarus, kuros mēs skatāmies filmu, pēc tam viņu pārunājam. Un es esmu sagatavojusies, noskatījusies, kā režisors to ir domājis, ko viņš ir ielicis iekšā. Bet tad bieži vien mēs, kad runājam, man ļoti bieži, kad jaunieši ir pamanījuši kaut ko tādu, ko es neesmu iedomājusies, un es nesaku, ka es visu iedomājos un tā, bet ļoti foršas tādas idejas un sapratnes, kuras arī bagātina pēc tam man. Līdz ar to tā saruna
tajā brīdī, man liekas, tad vairs nav jābūt tai didaktikai. Tur tiešām mēs mēģinām saprast, kādu simbolus pārunāt, bet pārunāšana ir vajadzīga. Jo to, ko es redzu, jauniešiem ir ļoti grūti simbolismu kopumā. Un tad, kad drusciņi viņus pavirza, kaut vai pasaka vienu, bet tur bija tāda lieta, kas arī iespējams bija simbols. Un tad pārunāt gan ir ļoti. Bet man tāds precizējošs jautājums, ja jūs, piemēram, izvēlaties izrādi, kas skar sarežģītas tēmas, piemēram, es nezinu, agresija, karš, seksualitāte, jautājums, kas sabiedrībā ir sarežģīti. Vai jūs vairaties, vai tieši pretēji gribat šīs norises pieredzēt kopā ar jauniešiem, un kāda ir pēc tam šī saruna, vai jūs gribat pārunāt šos jautājumus, kuri ir bijuši, vai tieši otrādāk, ja viņi neskar, piemēram, tad nē, bet ja skar, tad jā, vai... Es noteikti. Man tās tēmas liekas visinteresantākās, par kurām runā sabiedrībā un uz kurām mēs varam atsaukties. Bet tad, kad mēs runājam, tad tas runāšanas process, protams, viņš ir jāved. Tajā brīdī, kad tagad es runāju vai tagad cits cilvēks runā, mēs uzklausām, un pēc tam tu varēsi savu repliku un savu to attieksmi pret pasākumu, notikumu vai situāciju dzīvē, kas ir bijusi. Noteikti, ja runā konkrēti par mani, tad man patīk izaicinošas tēmas, un es par visām esmu gatava runāt, pilnīgi par visām. Es par nosauktajām un noteikti visām pārējām. Bet, ja skatās tādā kolēģu griezumā, tur varētu būt problēma. Skolotāji bieži vien jūtās ļoti neērti kaut kādās tēmās, un tad līdz ar to viņi arī noteikti atlasa to saturu tādu, kas šo tēmu nenes. Un līdz ar to ir ļoti forši, mēs jau varam izvairīt no lietām. Vienkārši aiziet. Jā, es tagad domāju par tēmām un sarežģītajām tēmām, un es iedomājos par mūsu vienu no radošajām darbnīcām, ko mēs piedāvājam ISSP skolā, kas saucās Fotogrāfija un performance. Un šajā darbnīcā jaunieši paši izvēlās tēmas, par kurām veidot nelielu performanci. Nodarbības sākumā ir neliela didaktika, varam to saukt tā, kur viņi tiek iepazīstināti, kas ir vispār performances žanrs. Līdz ar to viņiem rodas tāda izpratne par to, un tad vēlāk caur dažādiem radošiem vingrinājumiem viņi nonāk līdz tās performances veidošanai. Un viņa tēmas, jāatzīst, izvēlas ļoti, ļoti drosmīgi. Un tas nozīmē, ka viņi grib par to runāt. Un tā saruna viņa var būt ar vārdiem, bet viņa var būt arī caur radošām izpausmēm, kas ir šajā gadījumā performance vai fotogrāfija. Bet skaidrs ir tas, ka tās tēmas viņi nebaidās viņas atvērt un cilāt un pēc tam dalīties ar to un pārunāt. Māksla noteikti ir jāpaskaidro, bet ne uzreiz. Jāļauj kaut kādā veidā padarbināt pašam galvu, saprast, padomāt. Un, man ir bijis vairākas reizes tā, ka tu skaties uz kādu darbu un tu domā, kas tas ir. Jo savā galvā es izdomāju vienu scenāriju, un tad pēc tam vai gids vai mākslinieki pat pastāsta, ka tas ir, un tas ir izrādās kaut kas pilnībā cits, un tad uzreiz tā liekas interesantāk. Tas mākslas darbs uzreiz šķiet interesantāks, tāpēc, ka tu redzi viņu no vairāk pusēm. Un kāpēc arī svarīgi dažreiz ir paskaidrot, jo daudzām lietām paiet garām, liekoties, ka tas vienkārši man neinteresēs. Un paskaidrojot šo mākslu, kaut kādā veidā var ieinteresēt. Man joprojām ir ļoti grūti ar performancēm, un bieži vien es tās neuztveru, bet brīdī, kad tiek paskaidrots par to, kas tajā performancē notiek un kāpēc tā ir, tas kļūst daudz interesantāk. Par tēmām. Jā, veidojot festivālu, protams, kā programmatoram ir jāizvēlās, ko mēs rādīsim, ko mēs nerādīsim. Jāsaka, ka konkrēti Sansī mēs darām tā, ka, ja ir iespēja, mēs liekam iekšā diezgan arī
dažkārt diskutabls jautājums, vai to vajadzētu likt vai nē. Kaut vai tāpēc, lai ceļš runājot par bērnu un jauniešu auditoriju, kaut vai tāpēc, lai rosinātu viņu sarunas ar vecākiem par to. Nu, savā ziņā, protams, tas ir mūsu gadījumā, mēs šo atbildību noveļam uz vecākiem. Bet tāpat laikā, mūsu atbildība ir sagaidīt no vecākiem feedback pēc tam, vai to vajadzēja vai nevajadzēja. Jā, es vēl gribētu tomēr paturpināt šo tēmu par auditoriju un jauniešiem, jo skaidrs, ka šodien, kas mēs šeit sēžam, mēs esam arī katrs savā sociālajā burbulī, un, protams, ka Sanssouci festivāla apmeklētāji tā ir neliela daļa sabiedrības, ISSP darbnīcas arī apmeklē neliela daļa sabiedrības, mums pārstāv ļoti aktīvs jaunietis, un arī skolētāji ir maza mikrovide, kas tiek skarti šie jaunieši. Bet kā jūs domājat, jūs pirms tam atbildot uz jautājumiem minējāt, ka ir jābūt, Kristīna, jūs minējāt, ka ir jābūt ļoti uzmanīgām tad, kad mēģinu mest šo āķi. Un man tas jautājums ir tajā brīdī, varbūt mēs varam vēl mēģināt padomāt, kā ar šiem jauniešiem, kuri neatnāk, kuri nav paši izvēlējušies, kurus vecāki nav atraduši, kuri jau neaug vidē, kurā droši vien ir iespēja drosmīgi runāt. Un te es vēl gribētu pieminēt, mums tikko nesen ir bijis tāds iekšējā vidē, bet Latvijas skolas Somas ietveros bija Dirty Deal teātro, ir tāda izrāde Netikumīgie, kurai bija diezgan tāds skaļš skandāls pēc izrādes, jo izrādē tiek lietoti lamu vārdi un necenzēta leksika, es atvainojos, tāds laikam precīzais termins, un es varbūt tagad esmu piemirsusi, kas vēl, bet kontekstā ar šo, kas ir tātad Netikumīgie, tā ir dzēja, jauniešu dzēja, jauniešu radīta, un Kristis Burāns, režisors, pēc tam ienesta izrādē. Vai jūs varat kaut kā komentēt, kā mums tikt pie jauniešiem, vai kā jauniešiem tikt pie tiem, kuriem nav šī te iemācīta vai iedzimta vēlme varbūt patērēt mākslu tik daudz un būt brīviem tajā? Par šiem uzmanīgajiem āķiem. Labi, manuprāt, kad tie āķi, tās tēmas un tēmu aktualitāte un tādas izaicinošas tēmas ir tieši tie āķi, kas uzrunā ļoti plašu jauniešu publiku. Ja mēs gribam piesaistīt, man ir tā, ka ja es redzu teātrī, kad tur ir pieraksti, viņi ļoti skaisti visi pieraksti, lieto necenzētu leksiku vai izrādē smēķē, man uzreiz tas ir signāls, jā, tas ir jauniešiem. Tā jau ir tāda maza kvalitātes zīmīte, kuru es tad vedu droši. Man tas pilnīgi neuztrauc, jo man liekas, ka tādas izrādes ir tas, kas mums dzīvē notiek. Mēs radām, bieži vien jauniešiem ir tāda sajūta, ka kultūra, tas ir auditorijā sēž kungi cilindros un dāmas parūkās, bet kultūra ir gājusi milzīgas soļus uz priekšu, un ir ļoti šīs tēmas, kas ar viņu, kas ir izaicinošas, kas runā viņu valodā, kā viņi ikdienā runā, tas ir tas āķis, kas viņus uzrunā. Un līdz ar to es noteikti, man ir audzināmā klase jau dotajā brīdī jau 3. Un es vēl ne uz vienu lielo teātri neesmu aizvedusi par šiem te visiem gadiem. Mēs braucam tikai uz mazajiem teātriem, kur ir ļoti izaicinošas tēmas, kur ir īsts formāts, kas man ir ļoti svarīgi, jo tā kā pareizi teica, mēs katrs esam tajā savā burbulī, es strādāju tā kā ar visu masu. Un man ir ļoti, ļoti dažādi jaunieši. Un tad es vēlos, kad tas jaunietis aizbrauc uz kultūras pasākumu un viņam ir
jā, es braucu uz teātri. Nākamajā reizē, jo man ir nosacījums, ja mēs braucam ekskursijā, tad teātris ir obligāti. Tur mums ir pa dienu visi pasākumi, un vakarā mums ir teātris. Man ir prieks, kad ir šī masa ar jauniešiem, kuri saka, hei, kur mēs šoreiz brauksim, ko mēs skatīsimies. Un man liekas, tas ir tas, ko var izdarīt. Tieši tās izaicinājumi un tieši tās meklējumi. Redz, tie ir tie cilvēki, kas ir vidutāji starp maņiem. Noteikti pirmkārtām pedagogi skolās. Un, protams, ka visgrūtāk ir aizsniegt tos, kuriem arī ar pedagogiem nav kontakts. Savā ziņā mums bija pieredze ar jauniešiem vietējiem, kur realitātē viņus uzrunāja citi jaunieši. Un tas varbūt ir vēl viens variants, kā dabūt vairāk. Jā, es gribu pievienoties, ka īstenībā ir vajadzīgi 1-2 jaunieši, lai savāktu labu jauniešu grupu. Tiek pasaka, ka jā, tas ir palielam. Es arī esmu sāku iesaistīties tikai savu draugu dēļ, kas teica, ka kaut ko sāk darīt, vai tev interesē, gribu atnākt apskatīties. Aizgāju, apskatījos, sāku interesēt, un esmu ievilcis arī savus draugus tālāk. Tā kā varbūt ir, es nezinu, vai tā ir pareizi, bet ir iespējams jākoncentrējās uz kaut kādu vienu cilvēku, ko tu redzi, kas ir kaut kāds viedokļu līderis, kas arī to popularizēs tālāk. Jā, par burbuli. Esam mēs, protams, kaut kādā savā burbulī. ISSP jauniešu skola pavisam noteikti. Tur ir tā auditorija kaut kādā ziņā. Tas mūsu apmeklētājs, viņš ir kaut kādā mērā privileģēts. Bet tāpat laikā ir iniciatīva Latvijas skolas soma, kas dod mums iespēju arī braukt pie jauniešiem uz daudz attālākām vietām. Un par tēmu un drosmīgo tēmu izvēles gribēju papildināt, ka tās tēmas būtībā ir vienas un tās pašas. Vai mēs esam Rīgā, vai mēs esam Zilupē vai Ludzā. Tās tēmas, kas jauniešiem ir aktuālas, ir tās pašas. Un tad, kad viņi izvēlas par viņām runāt kādā savā veidā, kas bieži vien nav valoda, bet kāda radošā izpausme, viņi atrod to veidu, kas viņiem ir ērts un pieņemams. Iespējams par to runāt vārdiski ne visi ir gatavi, bet izdomāt citu veidu, vai nu caur fotogrāfiju, vai nu caur performanci, kurā iespējams nav neviena vārda, viņi to dara un risina un aktualizē. Jā, mans nākamais jautājums iet kaut kādā ziņā jau jūs atbildat arī caur atbildēm. Sanāk pieskarties arī tiem nākamajiem, bet es tomēr atļaušos izcelt, un ja ir kaut kas piemetināms, es priecāšos, Krista, laikam būs, es gribētu, lai tu pirmais atbildi. Mēs zinām, ka bērni it īpaši ir, es definētu kā pastarpināta auditorija, proti, ka mākslinieks vai producents vēršas pie auditorijas, sanāk, ka viņš vēršas pie pieaugušā. Viņš nevēršas tiešā veidā pie gala patērētāja, vai jaunieši arī ir pastarpināta auditorija šādā izpratnē, vai tomēr Armands minēja šo te, ka jaunietis jaunietim. Bet vai tas ir tā dalīt? Kā tu izjūti to? Manuprāt, pavisam noteikti esam kā pastarpināti, jo kas tam mūs ved uz turieni? Vecāki, skolotāji. Un tas ir ļoti svarīgi, ka arī kas notiek skolā, kas notiek ģimenē, jo ja tev skolā reizi gadā varbūt aizbrauc ekskursijā uz zoodārzu vai skolotāja neiedvesmojoši stāsta par dzeju vai ko citu, tad pavisam noteikti tev tā kultūra netiks ieaudzināta un tev neinteresēs tas viss, un vēlāk tu šaubos vai sapratīsi. Visu var saprast, bet kādā brīdī tas sāks likties bezjēdzīgi, vai arī tas ļoti grūti būs pie tā pierast. Tāpēc pavisam noteikti un ir jādomā par to, kā jauniešiem to visu pasniegt.
Pie mums arī jaunieši nonāk pastarpināti ar pedagogu un vecāku ģimenes vai mācību pārziņu palīdzību, jo tiešā veidā varbūt kāds no tādiem vecākiem jauniešiem, kas jau ir tuvāk pie pilngadības, atnāk varbūt paši, bet vecuma posmā līdz tiem 15, 16 gadiem, jā, tur ir, tas ir citu pieaugušo pirksts. Bet tā arī, ka tas nav tā, ka, piemēram, jums ir stacionāra vieta, tas nav tā, ka jaunietis pievelk jaunieti. Ir mēdz gadīties, jā, ka atnāk līdzi draugi, tā vai atnāk draugs, sākiet pats un pēc tam nāk līdzi draugs. Bet mūsu darbībā tā stacionārā vieta, tas ir tāds maziņš fragments no visa, jo patiesībā tas lielākais darbs ar jauniešiem ir ārpus vietas, un tas ir reģionos un visur citur skolās. Mums interesants moments notiek, ka tie, kur bija bērni, viņi kļūst par jauniešiem, un viņi turpina būt. Un tas, ko es esmu novērojis no viņiem, ka viņiem ir tiešām svarīgi, ka arī tie bērni, kas bija draugi tajā laikā, kad viņi vēl bija bērni, ka viņi arī izvēlās to. Un attiecīgi, jā, lielā mērā mēs redzam to sasaisti, ka viņiem ir svarīgi, ka cits jaunietis var pasaka, ka tas ir labi. Es tikai varu piekrist, jā, tas ir noteikti pastiprināt jautājums. Bieži vien arī mums gadās tā, kad es nonāku kultūras pasākumā, kur kāds man draugs ir izvēlējies un ieteikt. Tā kā šie ieteikumi skanēs noteikti ļoti didaktiski tagad, bet mūsu kā pieaugušo atbildība par nākotnes sabiedrību ir tas, ka mēs katrs ievelkam kādu, mūsu bērniem ir draugi un iespējams šādi arī var kādu. Tas ir mūsu uzdevums, jo es skolā strādāju 23, 24 gadus, man vēl nav gadījies situācija, kad jaunieši pie manis atnāk, es uzzināju par tādu teātri, braucam uz tādu. Varbūt man varbūt kādam ir gadījies, bet es tiešām neesmu dzirdējis, ka tā tas notiekās. Tāpēc tā ir mūsu atbildība, ko mēs viņiem piedāvājam, ko mēs uz turien mēs viņu aizvedam. Un tāpēc es noteikti atkārtošos katru reizi, kad es kaut kur vedu, man ir tāda milzīga atbildības sajūta, jo es gribu, lai tas jaunietis patērē teātrī, iet uz koncertiem, bet man ir bail, kad es aizvedīšu kaut kur es viņam nogalināšu to vēlmi. Nākamajā reizē man ir bijis viens jautājums, kurš man pastāv, kāpēc tu nebrauc uz teātri? Viņš man saka, es teātrī jau vienreiz esmu bijis. Es teicu, es tev nevedīšu uz to pašu teātri, uz citu izrādi mēs braucam. Ja? Bet tas ir tas stāsts, kad vienā brīdī ir nogalināta tā vēlme patērēt konkrēti. Ir arī svarīgi saprast to, ka ir ļoti tikpat svarīgi saprast, kas patīk, tikpat arī svarīgi saprast, kas nepatīk. Nav visiem. Viss nav visiem, un protams, ir tās piekrīt, ka ir lietas, kas izglīto tevi kā cilvēku, kur ir vērts aizbraukt, bet, manuprāt, dažreiz ar to spiešanu tu vēl vairāk atgrūti.
Man jāmēt. Jā, jo man jāierunā jūs jautājums. Tātad Reinis uzdeva jautājumu. Kurš māca patērēt kultūru? Tas arī sasaucas, jā, ar manu, kas ļoti labprāt dzirdētu. Pa lielam man kultūra iemācīja skolu un ģimeni. Jā. Nu, kā jau arī teica Reinis, ka skolotāji ir tie, kas ieliek to grūdienu iepazīt to kultūru un saprast, jo jā, tās pašas skolas ekskursijas, kā vai mēs braucam tikai uz Tarzānu, vai arī pēc Tarzāna mēs aizējam uz teātri, tas jau ir, manuprāt, daudz vērtīgāk un kaut kādā veidā izglītojošāk, nevis tikai lika atpūta, bet arī tā kultūras mācība. Man tā liekas jau pateikt, man liekas, ka mēs visi kopā. Es saprotu, ka uz skolotāju pleciem gulstās milzīga atbildība un visi, mums bieži vien valstī ir kaut kas nav kārtībā, tad mums vajag vēl vienu mācību priekšmetu ieviest, ja? Kas tagad šo te jautājumu risinās. Es strādājot skolā jau, to es regulāri redzu, ja? Cilvēki neprot rīkoties ar finansēm, mums vajag jaunu mācību priekšmetu. Cilvēki nemāk kritiski domāt, mums vajag jaunu mēdīprātības priekšmetu. Mums būtu jāsaprot, ka jā, mēs savu darbu darīsim un atbildīgi, varbūt kāds mazāk atbildīgi, bet mums visiem kopā ir jādara. Ir vecākiem, ir jāizdara savs darbs, skolotāji izdara savu darbu un tad kopā mēs iegūstam labu rezultātu. Un tie, kuriem, piemēram, ir draugi, kas neiet uz teātriem, aiziet vienreiz ar savu draugu uz teātru. Katrs esam atbildīgi viens otru, un tad tas rezultāts būs īsti. Armand, es redzu, ka tu tā kā domā par šo jautājumu, un es gribu arī pajautāt tev tā konkrētāk. Es zinu, ka jums bija Homonovs, Latvijas Jaunā teātra institūta ietveros opera bērniem, kas bija ļoti, arī izaicinoša formā. Un varbūt, ka kontekstā ar šo, ko mēs runājam šobrīd, jau mēs patiesībā diezgan atdaramies pret vienām un tām pašām, pret vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Lai kuru jautājumus jums uzdot, mēs atdaramies pret vienu un to pašu. Līdz ar to varbūt, ka tu varētu padalīties ar savu pieredzi, kā jums gāja ar savādi cilvēku stāv ļoti savādi režisoru Klāva Meļa un komponista Platona Buravicka darbu. Vai viņi izdevās ieviest arī Latvijā un kā Somija, kur jūs viņu izrādījāt, tur bija pirmizrāde, vai ne? Jā, tas ir ļoti interesants projekts un interesants pieredze, kā mēs saņēmām no ekspertiem ziņu. Māksla neapšaubām tā ir, bet jā, tā mēs faktiski mēs neiekļuvām skolas Somas lielajā paketē un jāsaka godīgi, mazliet arī mūsu pašu cilvēku resursu trūkumu dēļ mēs neesam arī strādājuši pie viņas ļoti lielas izplatīšanas. Tik, cik ir sanācis vairāk sadarbojoties ar citiem producentiem viņu parādīt gan Homonovsā, gan pēc tam Somijā, un šobrīd mēs runājam par parādīšanu Nīderlandē. Bet tas stāsts ir tāds, ka jā, pirmkārt tā nebija opera beigās, tā bija, mēs viņu nosaucām par koncertu šovu ar analogajiem sintezatoriem un analogajām projekcijām. Protams, ka bez šaubām festivālā viņš aizgāja uz urā, bet tas ir Sanssouci festivāls. Tas, ko mēs piedzīvojām kā izpildītāji citās vietās, bija izaicinoši nokļūt vietā, kur mēs bijām tā kā ārpus konteksta,
neviens īsti nezina, kas tas ir, neviens nav iedziļinājies par ko un kā, un tur vēl bija arī maz, varbūt kaut kāds tehnisks kļūmīts, un viss, un tu saproti, ka viņš nestrādā. Un šajā kontekstā jāsaka, ka faktiski ir ļoti svarīgi strādāt ar to, ar pirms tam, kā teikt, izaudzināšanu šajā formātā. Jo, kā jau tu minēji, ka Sanssouci publika ir savā ziņā izmeklēta, ka viņi jau daudz ko pieņem un savā veidā saprot ārpus jau skaidrošanas. Viņi jau atbrauc uz turieni, jau sagaidot kaut ko citādāku nekā nezinu, tur varbūt 2 stūrs vai vēl kaut ko. Ja. Tad, kad mēs šo izrādi rādam tādā kontekstā, viss kārtībā, viss strādā. Tad, kad mēs viņu rādījām ārpus šī konteksta, tad bija dažkārt izaicinājums viņu parādīt. Es pieļauju domu, ka tas arī bija tas, ko skolas somas eksperti ievēroja, ka tas varētu būt izaicinoši tieši vest uz skolām un piedabūt jauniešus tieši uz šo formātu. Vai ne? Lai arī tur bija savā ziņā ļoti tuva lieta, kā elektroniskā muzika un deju muzika iekļaut iekšā. Tie saliekami it kā bija loģiski salikti, bet tāpat laikā es nevarētu teikt, ka ļoti labi aizgāja. Bet tad man tas nākamais jautājums ir tāds. Tu jau teici, ka Sanssouci tad ir tā vide. Tas nozīmē, ka ir jābūt šai auglīgajai videi. Un kā tad mums veidot šo vidi? Varbūt, vai ir kaut kādi jums soļi, vai tās ir darba lapas, vai tās ir sarunas pirms tam, vai tas ir daudz ilgtermiņā garāks process? Piemēram, skolas somai ir šīs skolotāja apmācības programmas. Vai tas ir tas formāts? Kāds ir tas formāts, lai mēs veicinātu šīs vides izplatību tādā micēlijas formā? Vai to vispār jūs redzat, ka tas ir variants? Vai mākslas mobilitāte zaudē? Vai māksla zaudē tās mobilitātes rezultātā? Jo, kā tu saki, tiklīdz kā jūs rādat savā vidē, kas ir droša, tas aiziet, bet tiklīdz kā jūs dodaties tālāk, pazūd tā auditorija, vai tai mobilitātei tad ir tomēr jāgriežās uz ka patērētājs dodas uz to vietu un izvēlas. Ļoti daudz man jautājumu vienā teikumā. Jā, vieta var palīdzēt viennozīmīgi. Tāpat laikā es pieļauju domu, ka pašiem jauniešiem varbūt ir otrādāk. Viņiem ir drošāka vide, ka pie viņiem atved, nevis ka viņiem nokļūst. Jo tas ir atkal novērojums tāds kopējais vispār par Sanssouci festivālu kopumā runājot, ka tajā vidē mēs novērojam to, ka cilvēki pieslēdzās, jo ir šī brīvā sajūta. Un ļoti daudzi vienkārši nenokļūst uz šiem koncertiem vai izrādēm tam līdzīgi, jo baidās no tās svešās vidas. Jā, tas ir divas lietas, pašiem satura radītājiem. Viņiem, protams, ir ērtāk būt savā vidē, bet, loģiski ir jau, protams, ka skolas somas formāts nevelti ir radīts un nevelti ir ļoti populārs. Ir svarīgi būt pie jauniešiem viņu vidē. Visa māksla nav arī visai. Tas ir... Mums festivāls Veidenfests arī ir būvēts ap to vidi, kur mēs esam. Un es arī ticu, ka daudzas lietas, ko mēs tur darām, nekur citur nestrādā. Tāpēc, manuprāt, tas jau ir liels piedzīvojums kaut kur aizbraukt un kaut ko redzēt. Un, jā, es, diemžēl, kad gāju skolā, vidusskolā, tad skolas somā, liekas, bija tikai kaut kādos sākumos. Mums bija viens koncerts no skolas somas. Tikai. Tāpēc man vajag liela pieredze ar to nav, bet es domāju, ka, ja ir kaut kas tāds ļoti savādāks un radošs, tad ir vērts to redzēt tur, kā pie tevis. Jo, jā, piekrīt, ka tā vide vienkārši rada to sajūtu. Tā vide rada to
piedzīvojam jau. Es noteikti nepiekritīšu, ka jaunietim obligāti ir jābūt tajā savā vidē. Tā sava vide, man liekas, ir ērtāk skolotājiem. Kad man nav jāmeklē autobus, man nav jādomā, ko es visu dienu darīšu. Es forši izsaucu pie sevis un man apstrādā mākslinieki to pasākumu. Un te man tā liekas ir jautājums daudz lielāks ir tajā skolotāja motivācijā. Kāpēc vispārībā tas pasākums ir nonācis skolā, ko es gribu nodot tiem jauniešiem. Un ja tas darbojās tā tikai, lai man ir vieglāk, tad līdz ar to arī varētu nebūt labs tas pasākums. Bet ja skolotājs saprot, kāpēc viņš ir uzaicināts konkrēto pasākumu pie tevis, tad tas darbosies jebkurā. Man, protams, daudz patīkamāk ir aizvest kaut kur, jo man liekas, tas arī ir ļoti svarīgi, ka mēs kaut kur aizvedam, mēs redzam, arī mums ir pārsvarā tikai ar vienu pilsētu, kur mēs ejam uz Rīgu, kur mēs brauksim ekskursijā. Paskatos, uz kurienu mēs varētu braukt. Protams, uz Rīgu mēs braucam, bet kopumā, kad tu aizbrauc un viņi jau nonāk kā studenti, bet tam vienalga tajā Rīgā. Un tad ir labi, kad ir aizvesti uz dažādām vietām un ka viņi redz, ka Rīgā ir dažādas vietas, kur viņi var pēc tam, kad studē, pēc tam doties studēt. Tāpēc man liekas, tas tāds citreiz, es nezinu kā, kad mēs uzaicinām pie sevis, tad, kur tev viņš tālāk dodās? Viņš sēž mājās, gaida, kad viņam atbrauc. Ok, paldies par komentāru, Jāņa. Šis ir ļoti labs. Jā, man ir forši piedzīvojums, vai ne? Doties, visi dodās uz Rīgu un nāk uz ISSP galeriju apskata izstādi un pēc tam piedalās darbnīcā, bet tāpat laikā tas arī ir par resursiem un iespējām un bieži vien tām skolām, vai tiem skolēniem, kas atrodas kaut kur pie Krievijas robežas, piemēram, viņiem tas vienkārši nav reāli izbraukāt, jo tas ir daudz vairākas stundas, lai brauktu turp atpakaļ, tas izmaksā ļoti dārgi, līdz ar to viņi to nevar izdarīt. Un tas jautājums tad ir, tā aktualitāte ir arī tā pieejamība, pieejamības veidošana, līdz ar to tad tas formāts, ka mēs braucam pie viņiem, sniedz to iespēju piedzīvot to mākslu un kultūru. Bet kur jūs redzat to ceļu, kā mēs varam veidot šīs vides, kurā mēs paši neatrodamies? Tas vairāk ir varbūt uz tiem, kas rada mākslu un nodrošina tās patērēšanu. Kā mums sastrādāties ar vidēm, kurās mēs neesam, kurās mēs neveidojam, kā mums radīt, kādi ir tie sadarbības modeļi? Vai tās ir savstarpējas sarunas ar skolotājiem vai vecākiem, vai tā ir sociālo tīklu pastiprināta reklāma. Kur jūs redzat tos ceļus, vai tas ir valstiskā līmenī risināms ar kultūras ministriju, vai mēs to varam darīt caur biedrībām? Cik lieli jūs redzat šo problēmu un kādi jūsuprāt varētu būt tie risinājumi un varbūt kāds risinājums jūs tādā ikdienā veicat? Man bija interesanti saruna ar Māru Žekaru no Laikmetīgā mākslas centra. Viņa pavada ļoti ilgu laiku, kad viņai piezvana skolu un prasa darbnīcu, viņa pavada ļoti ilgu laiku sarunājoties ar šo skolu un noskaidrojot, kādi ir šie bērni. Un šo sarunu viņa veic tieši ar šo skolotāju, nevis ar jauniešiem, kas tur ir, bet tieši ar skolotājiem. Tas ir viņas formāts, kā viņa nodrošina, ka viņa aizvedīs tieši to nodarbību, jo nodarbības ir ļoti daudz un dažādas, kuru šī skola vislabāk varētu paņemt, šī konkrēta auditorija. Vai jūs varētu padalīties ar, es skatos vairāk, kas dodas ar šiem notikumiem, vai arī jūs Tad jautājums ir, kā veidot, kā sekmēt to, ka mēs tur nonākam? Jautājums ir, kāda ir jūsu pieredze, kā jūs to darat un kā jūsuprāt tas būtu ideālajā pasaulē jādara, kā nokļūt pie šīm auditorijām tā, lai tur būtu tā auglīgā vide arī. Jā.
Šobrīd tas, kā mēs nokļūstam, ir caur skolas somas programmu. Tas ir tas mūsu palīga resurss. Un tāpat kā Māra dara, mums līdzīgi arī ir sarunas ar skolotājiem, mēģinot saprast, kas ir tā īstā nodarbība, kurai ir viņi gatavi un kur viņi vēlas piedzīvot. Bet neskatoties uz to, pieredzes ir bijušas dažādas. Mums ir ļoti, ļoti daudz veiksmīgu pieredžu, bet ir gadījies arī, ka mēs aizbraucam ar nodarbību, kas tomēr jau prasa kaut kādas nelielas zināšanas laikmatīgajā mākslā vai izpratni par to, un mēs saprotam, ka šie jaunieši īsti tam nav gatavi. Un, tas ir sarežģīti. Un, mēs, protams, arī mācāmies darot, un šis konkrētais gadījums, tas arī bija, ka mēs devāmies uz Latgali ar nodarbību identitātes meklējumi laikmatīgajā mākslā, un tad mēs sapratām, ka ka šiem jauniešiem ir nepieciešams vairāk zināšanas par pašu laikmatīgo mākslu, un tā bija laba mācība mums, un pēc tam mēs izstrādājām jaunu tādu radošo, interaktīvo nodarbību par to, kas tad ir tā laikmatīgā māksla. Un, protams, to nevar izstāstīt 90 minūtēs, un to nevar izstāstīt arī 9 dienās. Tas ir garāks un laikietilpīgāks process, bet mēs liekam to savu artavu un daram ar saviem resursiem, kā šobrīd mēs to varam. Es atbildēju uz jautājumu, es kaut kur aizvirzījos. Jā, tā ir pirmā daļa, un otrā, kādu tu redzi, varbūt tādā ideālajā pasaulē, vai varētu būt sistemātiskāka pieeja no mūsu kā sabiedrības valsts līmeņa, nacionāla līmeņa pieeja, kā tomēr reģionāli pārklājumā nodrošināt šo izpratni. Man liekas, ka bija ļoti skaists projekts, mākslinieks ir klātesošs. Kur mākslinieki, tas nav ISSP projekts, tas, manuprāt, bija Laikmatīgā mākslas centra projekts, kur mākslinieki sadarbojās ar skolām. Un tas bija projekts, kurš bija ilglaicīgāks. Tās nebija 90 minūtes vai 180 minūtes, bet viņi tikās daudzu mēnešu garumā un veidoja kopīgi mākslas darbu. Un tas, kas man šobrīd kā izglītību programmas kuratorei interesē un ko es gribētu veidot, tas ir šāda veida sadarbības ar skolām vai iespējams arī ar reģionāliem kultūras centriem, veidojot tādas ilgtermiņu sadarbību, kur nevis tikai tiek sniegts kaut kāds pavisam neliels ieskats, piemēram, tādā pašā laikmatīgajā fotogrāfijā, bet tomēr, ka tas ir garāks process, kurš ļauj veidot tādu dziļāku izpratni par to mēdīju. Jā, un tikai var piekrist tieši šis ir, man liekas, tā atslēga, ka jo ilglaicīgāk mēs varam sadarboties, jo kā šajā gadījumā mākslinieks tiek atpazīts jau, un viņš tiek gaidīts nākamreiz jau, un tas ir loģisks formāts. Bet es vēl papildināšu ar vēl vienu jautājumu. Vai jūsu skolas somu izjūtat jau kā ilgtspējīgu procesu, kas to palīdz darīt? Piemēram, kad jūs sākāt doties uz skolu, piemēram, sākat doties uz skolām, kad programma sākās, vai tagad jau dodoties, vai ir jau tā, ka tie, kas ir bijuši priekšgājēji, vai jūs jūtat, ka ir bijuši tie priekšgājēji pirms tam, citas organizācijas, kas ir bijušas ar laikmatīgo mākslu, vai skolas soma ir mainījuši šo situāciju, vai viņa piedāvā ar savu sistemātisko programmu, ka reģionos tā vide mainās, un ka tad, kad jūs dodaties uz reģioniem arvien vairāk, jau kaut kas par to laikmatīgo mākslu ir zināms, un jau tas pieredums ir sācis veidoties skolās. Vai arī tas ir tāpat kā bija, un tas ir Tas mainās, bet tas mainās kaut kādu skolu ietvaros. Jo ir skolas, kas izvēlās tās laikmatīgās mākslas norises, un viņiem tas interesē, viņi grib veidot šo izpratni, un viņi arī aicina šāda veida norises. Tāpat laikā ir jau dažāda veida norises, kas ir vairāk arī izklēdējošas, ne pašā programmā skolas soma, un tad ir skolas, kas izvēlas šāda veida aktivitātes. Bet tā skolas skaitliskā ziņā nepalielinās, kas aizvien vairāk tomēr izvēlas laikmatīgu un mākslu. Es nezinu, es varu šādus, vai pieredze? mums tieši,
Jebkāda Ir daudz skolas, kas atkārtojas, ar kurām mēs sadarbojamies jau regulāri, vairākus gadus. Nu, tā, kuriem patīk, acīm redzot, tās norises, ko mēs piedāvājam, viņi aicina atkal. Un, protams, nāk klāt arī citas jaunas skolas. Man grūti atbildēt, tā kā... Cik procentāli jūs atgriežaties vienā skolā? Tas, laikam, varētu būt mērāms. Nu, ir tādas skolas, uz kur mēs aizbraucam katru mācību gadu laikā pāris reizes. Jā. Nu, mēs atgriežamies, jā. Jā, arī tā ir atbilde. Nē, mans jautājums vairāk bija, vai ir tā sajūta, ka tā situācija mainās, ka viņi uzlabojas? Dēļ tā, ka ir skolas soma, ka arvien vairāk jūs varat ar savu mākslu doties, ar savu piedāvājumu doties aizvien plašākā lokā. Bet atbilde var būt jebkāda arī. Jā, tas laikam nav par plašāku patiesībā. Tas ir drīzāk, kā jau es pieminēju, ja tā ir tā viena skola, un tad vienā skolā, piemēram, viņiem interesē tā laikamtīgā māksla, un viņi grib veidot to izpratu, viņi aicina regulāri dažādas aktivitātes. Protams, ka šīs skolas ietvaros mainās. Paldies. Nevienam nav ko piebilst pie šī. Viena lieta, ko es gribētu piebilst, ir, ar ko ir jārēķinās visā šajā te skaistajā projektā, kas ir Latvijas skolas doma, un bez nekāda sarkasma, bet skolotājs ir milzīgs filtrs. Nu, un iespējams, ka ļoti daudz tas netiek līdz jaunietim, tikai kad skolotājs ir nobloķēts. Viņam pašam tas neinteresē, viņam pašam tas neliekās vērtīgi. Noteikti ir, ja skolotāji tas uzrunā, viņš saprot to vērtību, noteikti atgriezīsies vēl un vēl. Bet, it kā no vienas puses tas ir labi un tas ir slikti, ja, jo skolotājs var būt milzīgs. Tāds bloķētājs, kad nonāk tikai viena veida kultūra tikai pie jauna. Ar to ir jārēķinās. Tāpēc, tādā ikdienā noteikti tur būtu ļoti daudz mēs varētu diskutēt par to, kas ir labākais variants, jo man citreiz es esmu saskārusies ar kultūras somas koordinatoriem skolā, kurš pasaka, es atlastu visu. Es tā iedomājos, man tagad kāds no augšas pateiktu, jūs brauksiet uz to teātri. Es tādā skolā negribētu strādāt. Bet atkal, ja šis cilvēks ir ļoti daudzpusīgs un tomēr ievēro to, ka jaunietis saņem gan to, nevis tikai to, kas man patīk. Man gan citreiz tā sanāk, kad manas jaunietis saņem to, kas man patīk, jo bieži vien es pati gribu redzēt izrādi. Bet es, protams, skatos, kas varētu arī interesēt, bet stotēt ir milzīgs filtrs, un tas var nospēlēt par labu, un tas var nospēlēt arī par sliktu. Maza piebilde. Es tieši nesen dzirdēju par kolēģi dalījās ar savu pieredzi, ka viņas dēla klase katru gadu dodoties skolas somas nodarbību botāniskajā dārzā, jo skolotājai patīk. Bet kādus jūs piedāvājat, vai jums ir vīzija un doma, ko mēs varētu darīt citādāk nacionālā līmenī, vai tās ir šīs pašas apmācības skolotājiem, vai tās ir sarunas starp māksliniekiem un izglītības nozari, vai arī tas ir atkal kārtējo reizi milzīgs resurss, kas tiek tērēts, kam nebūs tik liels rezultāts un vienkārši ir jāturpina darīt un vest. Man liekas, labs risinājums ir, kad kaut kā aizklauvējās līdz tiem skolotājiem, jo skolotāji ir ļoti dažādi. Katram ir savs mācību priekšmets, un bieži vien ir, es arī esmu nonākusi pasākumā, kur pasākumu ietveros man ved uz Jūgendstila muzeju. Un es tā iedomājos, ko es tur varētu iegūt. Man tas īpaši pie sirds neiet. Bet pasākumu ietveros es aizgāju un es sapratu, tik interesanti. Es pavadīju tik interesantu stundu. Tā kā ir forši, ka ir kaut kāda skolotāja pasākuma, kas ir domāta vēsturnieki, latviešu valodas skolotājiem, matemātikas, jo bieži vien skolotājs gan ir priekšmets skolotājs, gan arī klases audzinātājs. Un kad mēģināt kaut kā aizklauvēties, tad, kad viņiem ir tie profesionālie sabati, kuros viņi tur runā par metodiku un tā tālāk,
kad varētu nākt tie kultūras cilvēki un kad, lūk, mums ir šāds te piedāvājums un viņš varētu atbilst tam saturam un kāds no tās visas auditorijas varbūt aizies un ieraudzīs, jā, es gribu aizvest labu. Nu, tas ir tas, kur varētu noteikti, bet kā to izdarīt, tur jāklauvē, jo skolotāji ir, mēs runājam par jauniešiem, līdz kuriem nevar aizklauvēties. Skolotāji ir tieši tādi paši. Man citreiz liekas, mēs jau tos viņos jāaudzinām, paskatāmies uz sevi. Ja? Skolotāji atnāk uz sēdi un viss sasēžās aizmugurējās rindās. Nu. Te nevelti jau pa pāris reizes izskanēja, ka kuratori runā ar skolotājiem, kas ir vajadzīgs. Viņi īsti nerunā tā kā pašiem jauniešiem, ko viņi grib redzēt vai ko viņi, kas viņiem ir vajadzīgs. Viņi iztausta skolotāju. Kā jaunieši uz to raugās? Vai tas ir nepārvarams šķērslis un dzīve ir tāda, kāda viņi vienkārši ir? Vai tomēr mums vajadzētu darīt kaut ko savādāk? Manuprāt, jā, tas tā, man ar skolas tā pieredze ļoti maza, bet jā, tas šķiet tiešām ir milzīgs svarīgs darbs skolotājiem un varbūt ir vērts pastāstīt jauniešiem un bērniem, skolēniem par to, ko viņi vispār var redzēt. Jo es nezinu, vai viņi var iepazīties ar to, ko viņi reāli var saņemt, kaut kā radīt viņiem to interesi un veikt dialogu ar pašiem skolēniem, nevis kaut kā vienpersonīgi. Es tiešām nezinu to sistēmu, kā tas strādā, bet klausoties, izklausās, ka tur ir piedāvājums ļoti plašs. Bet, ja jaunieši nezina, kas ir iespējams, vai varbūt viņi var palīdzēt tādā veidā skolotājiem izvēlēties kaut ko. Cik es zinu, jā, pēc pieredzes var tiek uz skolā pastāstīt, bet es zinu par to, kā tiek izvēlēts mūsu nodarbības, un tad skolotājs jau ir tas mediātors, viņš ir starp tiem jauniešiem, un tur tas veids, kā tas tiek darīts, ir, dažkārt jauniešiem tiek dota balss, un tad viņi tiešām burtiski balso un saka, ko viņi vēlās, un ir tās reizes, kad viņi vienkārši brauc uz botānisko dārzu. Man ir vēl viens tāds jautājums, kurš varbūt ir tāds mazliet no pašas pieredzes, bet es tomēr viņu uzdošu. Vai varētu būt tā, ka jaunietim interesi par mākslu mazliet nogalina tas, ka šī izvēle notiek tieši ar skolotāju vai ar vecāku, ka tā nav viņa paša iespēja atrast. Paša iespēja, ka viņš ir tas, kurš ir to atradis, ka tā ir cita vide jaunatklāt. Vai mēs, domājot un mēģinot institucionāli risināt šo jautājumu, vai mēs nenogalinām to jaunatklāšanas prieku? Šķiet jau diezgan bieži tiek pieminēts tas dialogs starp skolotājiem un vecākiem ar jauniešiem, jo tajā brīdī jau arī, kā arī minējāt par to, kad jūs teicat performances un pēc tam vecākiem ar jauniešiem jāpārunā par to, kā bija. Man liekas, tajā dialogā arī tam vecākam ir un skolotājiem ir kaut kādā veidā jāsaprot, ok, šitas varbūt nebija, tad pamēģinam nākamreiz to, vai šitas tieši patika, paskatāmies, kas ir kaut kas līdzīgs un iztaustīt to, kas patīk. Un tieši, kā jau arī minēju, ir svarīgi arī saprast, kas nepatīk. Ja nepatīk, tad labāk nespriest, manuprāt, jo tajā brīdī rodas riebums un nepatīk. Jā, bet tiešām ir jautājums, kāda ir pieejamība skolniekiem šim saturam, cik viņi realitātē var izvēlēties. Saprotams, ka es pieļauju domu, ka jā, ir pedagogi, kas pasaka, ka mums ir 5 no 5 izvēlamies, bet vai ir kaut kāda vietne, kur viņi var paši scrollēt, meklēt, skatīties un tādā veidā atrast? Es vēl gribēju mazliet pajautāt par līdzdalību. Izskanēja jau šajos jūsu atbildēs un mūsu sarunā izskanēja, ka līdzdalība ir formāts. Kā jūs domājat, cik
lielā mērā, un šeit varbūt atkal, Kristap, es gribu vērsties pie tevis, jo tu esi piedalījies līdzdalības projektā Eiropas ekonomiskās zonas un Norvēģijas grantu ietveros. Kā tas maina, vai tas varētu būt ceļš aizvien vairāk ievies šo līdzdalību jauniešiem procesos? Ne tikai vienas darbnīcas ietveros, bet ka tie jau ir garāki projekti. Arī Līga pieminēja šo te, ka viņas prāt, jā, tas ir tas viens no ceļiem, kura līdzdalība šajā parādās. Viena lieta ir, nokoncentrēšos, ka mums ir jāstrādā ar pieaugušajiem, kuri izvēlas šo procesu. Vai līdzdalība arī var būt rīks, tavuprāt, un vai tas ir mainījis tevi? Palielam, jā, līdzdalības dēļ es arī laikam tik uzaicināts uz šo pasākumu, jo šīs rezidents, kas vasarā notika Kalāčos, tas bija mēneša garš pasākums, kur no piekdienas līdz svētdienai dzīvojām Kalāčos un kopā ar māksliniekiem mācījāmies mākslu. Pirmajā gadā bija Anda Lācis, kas mācīja performances un bija, neatceros, dzejnieku. Bet otrajā gadā bija mākslinieks no Kanādas un mākslinieks no Japānas. Un visi kopā strādājām, dzīvojām 3 dienas nedēļā kopā un mācīja, stāstīja par mākslu, kā to izprast un kā tajā darboties. Un tas pavisam noteikti ir, manuprāt, vislabākais veids, kā aptaustīt mākslu un iesaistīt tajā jauniešus. Jo pastaigāties ir viens vai aiziet uz teātri, bet saprast, kā tas top, saprast, kas tajā ir iesaistīts un cik īstenībā tas ir sarežģīts process, manuprāt, palīdz izprast un novērtēt to visu. Es nokomentēšu arī par šīm pašām rezidencēm. Jā, šī bija arī Sansusijas sadarbības rezidents, un es par viņām vairāk vai mazāk zinu, un attiecīgi vienīgais komentārs, kā mēs to valstiskā līmenī varam pacelt, tās ir ļoti dārgas rezidents. Bet tas būtu ceļš, jo mēs šodien runājam teorētiski. Viennozīmīgi. Šobrīd es arī piedalījos vienā sarunā, kur patiesībā veselības un mākslas nozara mēģina sakoperēties, lai varētu veidot labbūtības lietas tādā veidā, bet šis ir vēl viens moments, jā, kas arī, protams, attiecināms noteikti ir arī uz jauniešiem. Bet man vēl papildinošs jautājums, vai šīs rezidences, tad mēs šodien runājam un mēs visu laiku runājam, mēs atduramies pret pieaugušo, pret skolotāju, pret vecāku, vai šiem te līdzdalības projektiem būtu jāietver arī pieaugušos, kas ir kopā ar jauniešiem, kas ir skolotāji, kas ir vecāki, vai tieši nē, jo bieži vien tie ir tieši jauniešu projekti? Viņiem atsevišķi. Atsevišķi, jā? Ja? Kāpēc atsevišķi? Nē, respektīvi, tāpat mēs runājam vairāk vai mazāk par mērķu grupām. Un tomēr būs kaut kāda, ja mēs to nosauksim par ģimenes pasākumu, protams, tad tajā brīdī mēs jau runāsim ar vecākiem un bērniem. Bet ja mēs gribam tieši jauniešus, es domāju, ka tomēr jākoncentrējas vairāk uz jauniešiem tieši, jā. Ja, manuprāt, tieši tas brīdis, kad tu esi viens pats ar mākslinieku un jauniešiem, tas tieši rada to maģiju, kad tev nav mammas acis kaut kur aiz stūra, nemet, neskatās, vai nedara nepareizi, vai nāk tev pamāta, šitā. Jo, diemžēl, mēs jau vienmēr gribam palīdzēt, bet dažreiz tā palīdzēšana kaut kādā veidā varbūt to attīstības procesu bišķiņ apstādina. Tāpēc, manuprāt, tādos pasākumos ir ļoti svarīgi, kad ir tikai mākslinieki un jaunietis, vai arī cilvēki, kas vada to, lai tas tā ļoti samērā intīmi. Es gribu nokomentēt, ka mēs tā skolotāji neesam ienaidnieki jauniešiem. Tā gluži nav, ka mēs arī vēlamies visas labās lietas. Iespējams, ka mums ir kaut kāda pedagoģiska pretīni, vienmēr kaut ko pamācīt. Bet mēs neesam jums ienaidnieki. Es vienkārši par to filtru runājot, kad ir kaut kā var aizklāvēt līdz ļoti dažādiem, bet citreiz, man liekas, tā vienveidība tieši tajos pašos skolotājos.
un tur varbūt ir problēma, ka kaut kā klauvēt arī tos jauniešus, runāt ar jauniešu mājā, kur iet jaunieši vairāk, noteikti tas ir, un tad pa vidu tā sabiedrība. Jā, man šobrīd liekas, ka mums varētu šeit būt pāris jaunieši, kas varētu iesaistīties šajā sarunā. Tas varbūt būtu vērtīgi, ka nevis tikai mēs spriežam. Mums ir jauniešu pārstāvis tieši tāpēc. Jā, ok. Jā, bet es esmu laikam arī tāds no vienpusējs, jā, jo es iesaistos tajā. Man prāt būtu arī interesanti dzirdēt, jā, kas neiesaistās, jo laikam kaut kādā veidā man ir tā pieredze, bet es esmu runāt pirms 5 gadiem par šo, es noteikti nebūtu tik optimistisks un pozitīvs par mākslu. Tā kā ir vērts arī dzirdēt otru, jā, piekrīt. Vai ir kādi jautājumi no auditorijas? Jā, bet varbūt mēs nevaram viņu pārvietot ierakstīt. Sveiki, man sauc Antra, es esmu skolotāja, mācu kultūru un mākslu un kultūras pamatus. Un runāju ar jauniešiem par mākslu dienā. Un tad, kad mēs nonākam līdz laikmatīgajai mākslai, īpaši ar tiem jauniešiem, kas nav izvēlējušies kultūru kā savu specializāciju vai galveno interesi, tad tā pretestība galvenokārt ir pašā sākumā, jo viņi nesaprot, kā uz to skatīties. Īpaši tieši par, nezinu, performancēm vai, teātrī ir tāds nolasāms tas narratīvs, bet jā, kurās citās mākslas formās nav, un tad viņiem tā pretestība ir vienkārši tāpēc, ka viņi nesaprot, un tas viņiem liek justies kā muļķiem. Un neviens jau negrib justies kā muļķis vai kā svešais, bet tad, kad viņiem iedod to pavadienu, ka nav tāds viens pareizais veids, kā skatīties, un ka ļoti liela nozīme ir tam, kā tieši viņš to pieredz un jūt, vēl bez tā, ka viņš nesaprot, bet kas ir tas, ko viņš redz vai dzird vai sajūt. Un tad, kad viņi to saprot, kad nav tāds pareizais veids, tad viņi arī atverās tai pieredzei. Un tad jau mācību gadu beigās viņi spēja reflektēt, ka izrādās, tur ir kaut kāda doma aiz tā visa. Tā kā, jā, man liekas, tas tieši process iemācīt skatīties kā, ka nav tāda viena pareizā atbilde. Un tad tai mākslai varētu pievilkt arī daudz plašāku jauniešu auditoriju. Jā, mēs atduramies pret to ilgtermiņu atkal. Īstenībā ļoti labs komentārs, jo tieši šīs rezidentes arī es ikdienā studēju būvinženieriju un strādāju būvlaukumā, kur no tās kultūras dzīves tas viss ir ļoti tālu, bet jā, tieši šīs rezidents arī parādīja to domāšanas veidu, kā tas īstenībā ir saprast to visu, jo strādājot objektā no tā ir ļoti grūti un ikdienā to nesaskaroties, tas būtu tiešām sarežģīti to saprast. Bet man viens jautājums, kā tu atradi viņas? Es jau minēju, viens labs draugs teica, aiziet pamēģini. Nāc līdzi, jā, draugs, un mums vispār Veidenfestā ir tāda ļoti laba mūsu tāda kurektora, mūsu vadītāja Baiba Roza, kas Veidenbā muzeja pedagoģi, kas pati ļoti deg par jauniešu darbu, un tad viņa mūs visur velk un rāda lietas, ko mēs noteikti neieredzētu, ja viņa nebūtu kaut kur pa kaktam dzirdējis kaut kāds noteikti. Tā kā, palēm, tas vienkārši ļoti labs cilvēks, kas mums māca to visu. Bet tu tikko minēji, ka jums ir tātad projekta vadītāja, vai viņa arī piedalījās līdzdalības projektā? Viņa bija viena no arī tiem, kas rakstīja. Viņa īstenībā bija ļoti, bet viņa nebija brīdī klāt, kad mēs kaut ko darījām. Viņa parūpējās par to 12. pusdienas, lai mums ir uz galda šķīvi un tā. Viņa tās helikopterītis lai bija apkārt, bet viņa arī nejaucās iekšā tajā, jo viņas meita arī piedalījās šajās rezidencēs, un viņa to ļoti saprata, kad arī meita varbūt negrib vai tieši ļāva viņai būt.
tas arī, manuprāt, ļoti svarīgi jauniešiem ļaut būt bieži vien. Man vēl viens jautājums. Vai zālē ir vēl kāds jautājums vai komentārs? Nav. Man ir jautājums, kā visiem, tas laikam arī ir tā kā noslēdzošais jautājums, kā jūs, ko jūs ieteiktu un kā jūs ar tie, kas rāda procesus, ja ir mākslas darbs, kurš ir skaidrs, ka viņš ir sarežģīts formā un saturā, kas ir tie soļi, ko darīt, lai nokļūtu pie jaunieša? Gan caur skolas somu, kas ir caur skolām, gan arī, ja tas nav skolas somā, bet ir repertuārā. Kā nokļūt pie tā jaunieša? Manuprāt, tā ir ļoti tieša valoda. Stāstīt, kas tas ir un mēģināt... Caur kurieni? Tieši, kā jūs minēju, ir jāatrod tas viens cilvēks. Vienkārši ir, tas visticamāk nav viegli, bet ir noteikti katrā komunā un katrā tajā sociālajā burbulī ir viens cilvēks, kas māk pavilkt visus. Tas ir liels darbs, tas ir tāds... tas nav viens cilvēks, kas to var izdarīt. Tas ir jāstrādā ar kopienām, kā minēja, jauniešu mājām un visu pārējo, kur jaunieši kustās. Un tur arī to visu var dabūt. Manuprāt, nav tāda Instagram reklāma, kuru varētu ielikt un visiem jauniešiem interesē. Tas ir tiešām tāds ļoti individuāls komunas darbs. Mākslas vēstneši, vai ne? Tā dažādās kopienās, un tā kopiena tā ir, visu laiku jau mēs pieminam ģimeni un skola. Tās ir kaut kādas tās sistēmas un struktūras, kur tie jaunieši atrodas, un vislielākais tas kontakts ikdienā ir skolotājiem un tad attiecīgi ģimenei. Jā, tie paši influenceri. Kaut kādai cilvēku grupai vai mākslas kādam projektam dabūt influenceri kādu labu vārdu pateikt par to, kas influenceri, kas ļoti uzrunā jauniešus. Es domāju, tā būtu ļoti, ļoti vērtīga reklāma, jo palielam tas influenceris ir tas sociālā burbuļa tas kūrētājs, kas pateiks, pārējiem ir labi, pārējie ticēs un iet. Man liekas, bailīgi dot tādu kaut kādā ziņā vāru influenceriem, kuri tad izvēlēsies, kas ir labs, ko vajag mākslā un ko nē. Man liekas, ka tur varbūt nav tieši tā jāizvēlās, kas ir labs, bet viņiem nav jādod tāda vara, ka es šito daru un šito nedaru, bet drīzāk tā, ka viņiem ir jāmudina tas, ka aiziet pamēģināt, apskatīties. Nevis jāteikt, ka labs slikts, bet pateikt, viss bija ļoti interesanti. Iesaka pamēģināt. Mums vajag mākslas vēstnešus, influencerus. Jā. Un šī ir īstenībā ļoti, ļoti interesanta sadaļa, kur ir ļoti grūti kultūras organizācijām faktiski strādāt un sadabūt. Jo, ja biznesa pasaule šo formātu ir atkodusi un ļoti, ļoti izmanto, tad es zinot pēc mūsu pašu pieredzes, ka mēs mēģinājām vairāk kārtīgi atrast influencerus, kas varētu runāt par mums. Wow! Veiksmes. Māksla varbūt grib pārāk daudz izdarīt, un nav viena mērķa, kā biznesā. Grūtāk. Jā, protams, visdrīzāk jau, ka tas ir vienkārši jāatkož ir formāts. Vai vēl kāds grib piemetināt kaut ko? Mums laikam ir jānoapaļojās. Es gribētu pāris tādus, ko es no šīs sarunas tā kā savilku, un ja varbūt piemetinot, ja kāds vēl var piemetināt kaut ko, ko es neesmu pievilkusi, respektīvi ar jauniešiem vajag runāt, viņiem vajag radīt mākslu, kas ir īsta un patiesa, un tas arī ir tas āķis. Ir jādomā par formu un garumu, kas izskanēja vairākas reizes. Jā, un mums vajag mākslas vēstnešus. Paldies jums šodien par sarunu. Paldies.